Tagad būs ļoti svarīga informācija. Lūdzu, noskatieties. Jā, šis ir ļoti skaists skats. Viņi skatās ar siekalainām acītēm un gaida, ka viņiem kaut ko iedos, un tā vien gribēs viņus pamīļot un pacienāt ar kaut ko. Lūdzu, nedarat. Un es jums pastāstīšu, kādēļ to nevajag darīt. Pirmkārt, tas var būt ļoti bīstami jums un jūsu bērniem, jo zirgi mēdz būt agresīvi un mēdz kost. It īpaši svešiem cilvēkiem, ko viņi nepazīst. Plus, bez saimnieka atļaujas nekad nedodaties iekšā aplokā, jo zirga pie jums sāks pulcēties un drūzmēties, tie var jūs notriekt no kājām, saspert, sakost. Tātad viss ir slikti nekādā gadījumā. Otrkārt, tas var būt ļoti bīstami zirgam, jo zirgiem ir ļoti jūtīga gremošanas sistēma. Jums liekas, kas te tur, es tikai iedošu ābolīti vai burkāniņu, bet jūs jau nezināt, cik pirms tam kāds ir iedevis. Tostarp arī saimnieks, un beigās var sanākt pa daudz, un zirgs ir tāds dzīvnieks, kas nevar izvēmt, ja viņš ir apēdis pa daudz, vai viņš ir apēdis kādu produktu, kas tam nav piemērots, var izveidoties kolikas, un kolikas var beigties vai no ar nāvi, vai no ar koliku operāciju pa 8 štukām. Ļoti bēdīgi. Tiešām zirgi ir ļoti, ļoti jūtīgi. Un zirgiem vispār nevajag dot maizi. Un kartupeļus kāpostus kādu brīnumu tikai nav dzirdēti. Es saprotu to vēlmi iedot, bet lūdzu nevajag. Treškārt, tas ir bīstami, jo zirgs var aizrīties. Tādi, jā. Sveši cilvēki pie aploka malas šādi baro zirgus vai samet viņiem kaut ko iekšā aplokā. Zirgi kā badmirs stresēni metas virsū un cenšas katrs pēc iespējas vairāk apēst, un līdz ar to ir ļoti liels aizrīšanās risks. Jā, zirgi mēdz aizrīties, un tas arī ir ļoti bēdīgi. Un tas nav nemazam tik reti. Ceturtkārt, zirgi var savā starpā satraumēties. Svešs cilvēks no malas barojot nezinās šo zirgu hierarhiju, katra zirga raksturu, un šie zirgi savā starpā var sākt kauties, viņi var viens otru saspert, satraumēt, un tas atkal būs ļoti bēdīgi. Piektkārt, zirgi var saplēst aploku, liecoties pāri gan uz striķim vai savā starpā tur stumdoties, viņi var saplēst aploku, kas ir ļoti slikti, jo viņi var pazust, viņi var iekrist kādā grāvī, izskriet uz ceļu, viņas var notriekt mašīnu, notikt daudz visādas nelaimes. Un tas ir pretlikumīgi un nepieklājīgi. Iedomājieties, ja es nezinu, kāds svešs cilvēks ienākt jūsu īpašumā un dot jūsu bērniem saldumus. Nu, būtu krīpīgi. Iedomājieties, es atnāk klinklāni, oi, re, kāds tu bērniņ mīlīgs izties, ņem, re, ka tev snikers. Nu, un viņam beigās izrādās ar alerģiju no riekstiem, piemēram. Un vispār sveša tānte jūsu īpašumā. Nu, labi, es negribu lai man sauc pa tānti. Izklausās baigi veci. To daļu atlikt, bet nu jūs sapratāt domu. Citu, tepat Latvijā. Nesen redzēju video, kur kaut kāds vīrietis, kurš acīm redzot saražojas ļoti daudz bērnus, un to vienu viņam taču nebija žēl uz zaudēšanu, jo viņi bija ielīduši pie zirgiem aplokā, un viņš to bērnu uzcēla mugurā ponijam un vienkārši palaida uz tā zirgu barā. Protams, ka viņš nokrita, un kas ir vēl sliktāk, tas teftels pats pēc tam uzkāpa uz tā mazā ponija virsū. Vienkārši fuj. Bet es tiešām saprotu vēlmi gribēt viņus pacienāt, bet noteikti sazinamies pirms tam ar saimnieku un daram viņu klātbūtnē.